2010. gads ir vērtējums kā investīcija gads Clear Channel tīklā, kur rezultātus klienti varēs baudīt jau sākot ar nākamā gada sākumu. Kopumā mēs šo gadu arī vērtējam kā nozares sakārtošanās gadu. Mums tas ir ļāvis paplašināt klientu loku, gan klientu profilu ziņā, gan klientu skaita ziņā. Dažādiem nozares spēlētājiem piepildījuma ziņā šis gads ir bijis ar dažādiem rādītājiem. Tie, kas ir spējuši piedāvāt labus kampaņas atpazīstamības rādītājus ar saviem risinājumiem, ir saglabājuši aizpildījumu iepriekšējo gada līmenī vai tuvu tam, kas pierāda to, ka klientiem būtiski tieši kampaņas efektivitāte un sagaidāmais rezultāts. Un pats mēdījis kā tāds netiek apspriests par piederīgumu vidi izmantot vai nē. Labā ziņa ir tā, ka nākamais gads būs klientu gads. Mēs klientiem piedāvāsim 3 jaunus risinājumus, rīkus, kas palīdzēs efektīvāk plānot un izmantot vidi. Viens no šiem rīkiem būs Audience Solution, kas būs pieejams jau sākot ar nākamā gada 1. ceturksni. Tas ļaus klientiem pirkt vides risinājumus, izejot no interesējošām mērķa grupām, vai otrs variants ir izejot no interesējošo objektu tiešo tuvuma, veidot pēc šādiem principiem tīkla risinājumus. Tāds tools būs pieejams pat internetā, ka klienti varēs modulēt savu vēlamo izvietojumu vēl pirms kampaņas un tādējādi parādīt, kas ir īsti tas, ko viņi vēlas sasniegt ar savu kampaņu mums, un tad ļaut efektīvāk to saplānot. Otra lieta, kas būs pieejama nākamgad, ir Outdoor Impact. Tas ļaus vidi mērīt, pirkt auditorijas konkrētus ciparus, auditorijas skaitu precīzu pirms kampaņas, un noteikti tas arī palielinās sapratni par to, cik daudz jūs ar vidi varat izdarīt un sasniegt. Trešā lieta, ko mēs esam arī jau paveikuši, bet pavisam drīz palaidīsim, ir vērsts uz kreatīvo risinājumu uzlabošanu. Tas ir profesionāls simulators, kurš būs pieejams klientiem jau šogad nogalē, kad vēl pirms kampaņas klienti varēs ielādēt savus dizainus uz simulatorā, paskatīties pilsētas vidē, dažādos režīmos, dienas, nakts režīmiem un dažādiem attālumiem, kā dizains izskatās uz stenda, vēl pirms kampaņa ir ielās un pārliecināties, vai pielabot kaut ko ir nepieciešams, vai ziņa tiešām labi strādās un sasniegs vēlamo rezultātu. Nav daudz mēdīju, kas var piedāvāt sasniegt masu auditoriju. Vide to var izdarīt ne tikai kā kopējās autorijas ziņā, bet tiešām, ka tieši jūsu ziņa sasniegs šo masu auditoriju, un nākamgad to varēs darīt efektīvāk, mērķiecīgāk un arī mērāmi.